Labvakar, mani sauc Lauma, un es esmu no misijas 5. iesaukuma. Mums tur baigi jauki. Tu vari minēt. Neču, neču, nāc. Nāc, neču. Jā, es noķēru bullīti gandrīz. Neču. Neču. Ja nē, mēs esam fantastiskā vietā, mēs esam Rožkalnos, kur ir ekoloģiskā saimniecība, un mēs guļam pļavā teltīs, un mēs viņiem palīdzēsim šeit uzkopt, un viņi taisa pašu savu sieru, pienu, viņiem šeit ir dzīvnieki un cilvēki, ar kuriem viņi palīdz, kuri viņiem palīdz, un viņi palīdz tiem cilvēkiem, un es ļoti ceru, ka mēs varēsim atstāt arī, turpināt, iespējamās misijas 4. iesaukuma tradīciju, atstāt savu pēdu šeit, un ka arī mēs varēsim, jo es ļoti liels līdzības saskatu arī tādu iespējamās misiju, kur mēs palīdzam bērniem. Un šī vieta ir tāda ļoti... Un šī diena bija ļoti fantastiska, jo mums bija tā iespēja realitātē iepazīties ar bērniem, ar to, ar ko mēs strādāsim, kas būs mūsu ikdiena turpmākos vismaz 2 gadus. Un mans lielākais pārdzīvojums un prieks šodien bija par to, ka man 2 10-gadīgi bērni, Kristaps un Zane, šodien uzdāvināja brīnišķīgu ekspedīciju pa Valmieru. Un es pilnīgi ļāvos, šo visu procesu man novadīja viņi. Es tikai viņiem sekoju un uzticējos. Un tā bija ļoti liela bauda un prieks būt līdzīgam ar līdzīgu ar to mazo cilvēku. Un ka es jūtu, ka mēs esam uz viena viļņa, ka es esmu viņiem čoms. Un tas, kas man ļoti palika atmiņā, bija, ka mēs piedalījāmies tādā atrakcijā, jo bija Valmierā, bija pilsētas svētki. Un atrakcijas vadītāji domāja, ka es esmu viņiem mamma. Un tā Zana un Kristaps, viņi abi ieplata acis un teica, nē, mēs esam draugi, mēs šodien iepazināmies. Man likās, ka fantastiski, ka es varēju iepazīties ar šiem cilvēkiem, un stundas laikā mēs kļuvām par draugiem. Un tas ir arī tas, ko es saskatu skolā, ka skolotājs ar bērniem, mēs esam draugi. Līdz lietas. Paldies!